Esmu Namejs Kalniņš un šodien jums sniegšu lasījumu par Cērtena pilskalns kā cietoksnis. Pilskalni Latvijas vēsturiskajā telpā parādās jau kopš bronzas laikmeta, bet to arhitektūra un vispārējā uzbūve krietni variē starp laika posmiem. Pilskalna kā valdījuma jeb zemes kontrolas centra nozīme pieaug un krietni nostiprinās līdz agrīnajiem viduslaikiem. Līdz šim periodam pilskalna no militārā aspekta pilda tikai ne saimniecisku, bet būtisku aizsardzības funkciju, kalpojot jau kā būtiski cietokšņi, kas spēja aizturēt un pat apturēt masīvas armijas. Pašlaik pieejamā informācija liek domāt, ka Cērtenes pilskalns ir neilgas apdzīvotības un pamatīgi nocietināts, vēlā dzelzs laikmeta agrīno viduslaiku militārs objekts, kas aktīvi lietots Latvijas vēsturiskās telpas krusta karu periodu ietvarā. 50 cm saklais kultūrslānis un atradumu deficīts liecina par ļoti neilgu pilskalnu apdzīvotību. Stāvējs aizsarggrāvis ir augstākais šāda veida nocietinājums, kas līdz šim atklāts Latvijas vēsturiskajā telpā. Ar esošo informācijas daudzumu iespējams izstrādāt Cērtenes pilskalna fortifikāciju analīzi, veicot nocietinājumu modelējumu un izprotot aizsardzības potenciālu. Man ir arī jāsniedz jums pilskalna tātad vēsturiskais konteksts. Tātad pieejamā informācija par pilskalnu nedod lielu ieskatu tā vēsturē un izpētē. Kopējais materiāla skaits liek no esošajām informācijas vienībām veidot analītiski modelējošu pieeju šī pilskalna militārā objekta izpētēji un izpratnēji. Pilskalna lietas pārskatā šis pilskalns tiek raksturots kā vidēja lieluma, bet spēcīgi nocietināts, kas akcentē tā neparasti nocietināto stāvokli. No pilskalniem, kas atrodas Tālves teritorijā, Cērtenes pilskalns uzskatāms ar visspēcīgāko nocietinājumu. Svarīgs pilskalna pētījuma aspekts slēpjas 1882. gada Betzenbergera un Bīlenšteina izrakumos, un tur konstatētajā māla kārtā pilskalna rietumu un dienvidu plakuma galā, ar ko tika stiprināts pilskalnu nogāzes. Otrs svarīgs konteksta aspekts slēpjas Māra Birkenfelda vietējā Sovhos tehnikuma otrā kursa audzēkņu nelegāli veiktajos 1986. gada izrakumos, kas ilga vairāku nedēļu garumā un nerezultējās ar arheoloģisko atradumu iegūšanu. Izrakuma laikā izraktās vairākas bedres, un lielākā no tām bija vairāku metru gara un 2 metru dziļa. Viss šī darbība bija bez rezultātiem, jo atradumi nav ne iegūti, ne redzēti. Jāpiemina, ka, lai rastos pilskalnam raksturīgais kultūras slānis ar senlietām zemē, ir nepieciešams laiks šīs zemes sadzīvošanai, tātad, lai rastos šis kultūras slānis. No rakstītajiem avotiem var izsecināt, ka pilskalns vēl pastāv 1359. gadā, jeb 14. gadsimtā, jo tas minēts Rīgas arhibīskapa Formholda rakstītajos dokumentos Romas pāvestam. Livonijas ordenis esot ieņēmis vairākas arhibīskapa pilis, un dokumentā parādās 2 vārdi, tātad Smilten un Castrum Smiltisele, jeb otrais vietvārds iespējams ir attiecināms uz vēl pastāvošo Cērtenes pilskalnu. Jāsniedz arī konteksts ir par problēmām, kas ir radušās pētījuma ietvaros. Tātad būtisks fakts šī pilskalna uzbūves un nocietinājuma modelēšanā ir pilskalna erozijas un bojājumu vērā ņemšana. Pilskalna dienvidu pusē visticamāk maza strauta ietekmē ir noārdījusies daļa no kopējās zemes masas, rodot grūtības pilnībā izprast pilskalna uzejas absolūto veidolu. Šī strautiņa rezultātā ir arī bojāts dienvidu aizsargvalnis, kas dot iespēju noteikt precīzāku aizsargtorņu izvietojumu. Iepriekšējo postījumu rezultātā plakuma virsmā izveidojušies nelīdzenumi un pauguri, kas liedz izveidot plānu par pilskalna potenciāli bijušo ēku izvietojumu. Kā iepriekš minēts, pilskalna arheoloģisko izrakumu laikā nav atrastas senlietas, kā rezultātā tiek ierobežota pilskalna izveidas un apdzīvotības precīza noteikšana. Veids, kā iespējams mēģināt noteikt aptuveno datējumu, ir pēc pilskalna apbūves un formas salīdzināšanas ar citiem līdzīgas konstrukcijas pilskalniem. Kā pateicīgs piemērs uzskatāms Madalānu pilskalns, kura apdzīvotības periods attiecināms uz 12. un 13. gadsimtu. Pilskalna šī perioda nocietinājumu sistēmai raksturīgi terešu, vaļņu un māla kārtas stiprinošu nogāžu izveida. Pilskalns nocietināts līdzīgā veidā, kā arī tā kopējais aizsardzības potenciāls var būt pielīdzināms arī Cērtenei. Šāda veida nocietinājumi raksturīgi Latvijas vēsturiskās telpas 12. un 13. gadsimtu nocietinājumu izpratnē. Arī Tukuma pilskalnam, kas iekļaujas vēlā dzelzs laikmetu un agro viduslaiku intervālā, konstatēta šāda veida uzbūve. Balstoties šo līdzības principu, iespējams pieņemt, ka Cērtenes pilskalns apdzīvot šajā laika periodā.
Šim pieņēmumam ticamību dod arī šis te 50 centimetru dziļais kultūras slānis, kas var liecināt par neilgu Pilskalna apdzīvotības periodu un ietilpšanu šajā te 100 gadu uzstādītajā periodā. Tagad jau pārliksim tālāk uz pašā Pilskalna analīzi. Es teikšu, šeit jums parādu Stubava tipoloģiju. Tātad, lietojot Ādolfa Stubava izstrādāto Pilskalna tipoloģiju, iespējams noteikt Pilskalna uzbūvi un iedalījumu. Balstoties Pilskalna formas pazīmēm, iespējams secināt, ka tas ir A4 tipa pilskalns, kam raksturīga apļveida nocietinājuma sistēma. Cērtenes pilskalns ierindojas 4. A tipa sarakstā, jo tam ir noslēgta apļveida aizsarglīnija, kas izpaujuši ar aizsargvalni un aizsarggrāvi, kas apjoš Pilskalnu. No dabas labāk aizsargātajā pusē ir terase, kas parādās kā iespējama priekšpils. A-tipa pilskalna raksturīga vidzemē, kas norāda ticamību Cērtenes pilskalna atbilstībai šim tipam. Šis pilskalna veids arī nodrošina Latvijas ģeogrāfiskajā telpā visu nocietinātāko formu. A-tips rada kompakts apstākļus, kas izpauž Pilskalna aizstāvju vieglai manevrēšanai aizsardzības zonā. Pilskalna uzbūve arī rada stāvu uzeju uz Pilskalnu, kas apgrūtina iebrucēju kustību uz Pilskalnu iekšieni. Turpiniet jau par pašu Pilskalnu uzbūvi. Katra Pilskalna izveidošanā vērā tiek ņemts ģeogrāfiskais novietojums. Nereti no militārā aspekta tiek jau izvēlētas lokācijas ar jau dabas radītiem nocietinājumiem. Augsti kalni ar stāvām nogāzēm un zemes mēles, kas iestiepjas ūdens tilpnēs, sniedz jau bez papildus cilvēku piepūles radītus aizsardzībai labvēlīgus apstākļus. No austrumiem Pilskalnu dabiski aizsargās Miltenes upes radītā krauja, kas padara Pilskalnu 25 metrus augstu un uzbrukumu no šīs puses izslēdz pilnībā. No pārējām pusēm Pilskalns ir salīdzinājumā ar apkārtējo reliefu 14 līdz 16 metrus augsts. Pilskalnu celtniecību ietekmē arī neapstrādāta paugura potenciāls, kas ar grāvja padziļināšanu un zemes uzbēršanu pārtaptu par militāri spēcīgu Pilskalnu. Tātad Pilskalna plakums. Katra Pilskalna galvenā funkcija ir aizstāvēt cilvēkus un to īpašumu. Pati aizstāvētākā Pilskalna zona bija Pilskalna plakums, kas ir mākslīgi nolīdzināts kalna spicums, padarot to par apdzīvojumu laukumu. Pilskalna plakums ir 60 metru garš, austrumu-rietumu virzienā 55 metru plats, padarot to diezgan apaļu. Pats plakums ir ļoti paugurains un nelīdzens. Plakuma dienvidu galā redzam arī akmeņu krāvumi. Cērtenes Pilskalna plakuma laukums ir aptuveni 3500 kvadrātmetri un veido ap 225 metru lielu perimetru. Pēc aprēķiniem tā efektīvai aizsardzībai būtu nepieciešami no 120 līdz 140 aizstāvji. Pilī iespējams ir bijusi priekšpils un saimniecības laukums. Ziemeļaustrumos redzams 20 x 90 metru liels laukums. Dienvidrietumu pakājā atradās trīsstūrveida laukums, kas atrodas ārpus galvenā grāvja. Šis laukums ir apjosts ar 1 metru dziļu aizsarggrāvi. Tā atrautība no kopējā aizsardzības kompleksa aktualizē teoriju, ka šis laukums kalpojas nevis aizstāvības, bet saimnieciskiem nolūkiem. Pilskalna ziemeļaustrumos ir izbūvēta zemes terase. Priekšpils kalpoja kā vēl viens aizsardzības posms un sevi iekļāva apbruņotu apmetni, kas var saturēt sevi arī dzīvojamās ēkas un darbnīcas. Ziemeļrietumu priekšpils laukums ir aptuveni 1500 kvadrātmetru liels un tā perimetrs ir 200 metri. Pilskalna dienvidrietumos esošais laukums, kas sākotnēji uzskatīts par potenciālo priekšpili, vairāk izskatās kā nevis aizsardzībai radīts trīsstūrveida laukums, bet gan kā nosacīta apmetnes vieta, kas iespējams radīta saistībā ar Pilskalna dāmbja izveidu un apsaimniekošanu. Tā laukums ir aptuveni 2300 kvadrātmetri un ar 240 metru lielu perimetru. Viss laukums ir nosacīts vienā zemes līmenī ar apkārtējo teritoriju, kas krietni ierobežo aizsardzības potenciālu. Šis laukums ir regulārs un nolīdzināts, kas var liecināt arī par potenciālu saimniecības ēku izbūvi. Dāmbis, aizsarggrāvis un nogāzes. Cērtenes Pilskalna izvietojums varētu liecināt, ka tas veidots ar nolūku pielietot Cērtenes upīti aizsarggrāvi apludināšanas nolūkiem, kas krietni palielinātu Pilskalna aizsardzības iespējas. Šis aizsprosts ir 6 līdz 7 metrus augsts un veidots, lai nobloķētu upītes gaitu. Laika gaitā upe šo zemes veidojumu ir pārāvus un tek jau pa savu ierasto gultni. Cērtenes Pilskalnam ir veikts viens no lielākajiem zemes darbiem, kāds vispār atrodams Latvijas Pilskalnos. Tātad Pilskalns ir apjosts ar 5 līdz 8 metru dziļu aizsarggrāvi, kura platums ir 5 metri. Šis masīvais aizsarggrāvis veic strateģiski svarīgu funkciju Pilskalna aizstāvēšanā. Pazeminājums neatļauj viegli piekļūt Pilskalna nogāzē, liekot uzbrucējiem izmantot citu piekļuvas ceļu, kas ir grūtāk izpildāmi.
Aizsarggrāvis Cērtenes pilskalna gadījumā ir izveidots pilskalna piekājai, kas sākotnēji dod iespaidu, ka efektīvi varētu pielietot aizsarggrāvi apludināšanas taktiku aizsardzības nolūkiem, bet no Cērtenes Dzirnava ezera iztekošā šī Cērtenes upīte ar Dambja esamību nebūtu apludinājusi aizsarggrāvi, jo Gata kalniņā modelējuma rezultātā parādās, ka ūdens līmenis nemaz nesasniegtu aizsarggrāvja ietvarus. Paceļas jautājums par Dambja nozīmi pilskalna kopējā funkcijā. Dambja esamība nodrošinātu paaugstinātu upītes līmeni, kas radītu apstākļus laivu un plostu lietošanā. Šo teoriju arī atbalstītu Dambjam blakus esošā trīsstūrveida laukums, kas būtu kalpojis varbūt kā potenciāli piestātne. Aizsargvalnis savā būtībā aizsargā visvājāko vietu uz pilskalna plakuma. Cērtenes gadījumā tas pilnībā ieskauj plakumu. Pārsvarā valnis nodrošina nocietinātāku aizsardzību pie vārtiem un torņa, kā arī savā būtībā dod iespēju veidot labākus un augstākus nocietinājumus. Cērtenes pilskalna plakuma arī pilnībā ieskauj šis aizsargvalnis, vismaz kādreiz to darīja. Un Cērtenes aizsargvalnis pēc visiem Latvijas mērījumiem ir salīdzinoši mazs, tikai no 1 līdz 2 metriem. Pilskalna uzeja tika veidots ar pilskalna priekšpili. Domājams, uzeja lēzena veidota virzienā no ziemeļiem uz dienvidiem. Šāda uzejas izveida būtu arī loģiska no aizsardzības viedokļa uzbrukuma gadījumā pretinieku labais sāns ceļā pa uzeju uz pilskalna plakumu būtu vērts uz pilskalna pusi. Ņemot vērā, ka zobens vai kara cirvis tika turēts labajā rokā un vairoks kreisajā, uzejas šāds izvietojums piešķirtu būtisku strateģisku bonusu. Šis uzejas galā arī būtu vārti ar aizsargtorni. Kā katram pilskalnam, arī Cērtenes pilskalnam bija cilvēka radīti nocietinājumi, kas izpaudās palisādēs, vārtos un torņos. Pēc pilskalna redzamajiem zemes darbiem ir iespēja pēc zināmiem principiem izteikt pamatots pieņēmums par nocietinājumu veidiem. Palisāde tiktu veidot ar vertikāliem aizsargvalnī iedzītiem baļķiem, kas veidot kopēju sienu. Cērtenes vaļņi kopā ar palisādi veido ap 225 metru lielu perimetru ap šo plakumu. Latvijas teritorijā palisādes vidēji tika celtas no 3 līdz 7 metru augstas un 20 cm biezas. Jau esošā aizsargvaļņa augstums kopā ar palisādi varētu izveidot ap 5 līdz 6 metru augstu aizsardzības sienu. Svarīgs ikdienas pilskalna dzīves un aizsardzības aspekts bija arī vārti un to tornis. Šie torni tika izbūvēti uz zemes uzbērumu, lai iegūtu tātad šo paaugstinājumu efektu. Tātad jau pāriesim uz pilskalna militārā potenciāla analīzi. Skatoties no kompleksa kā vienots aizsardzības sistēmas, iespējams veidot kopēju priekšstatu par aizsardzības potenciālu. Aplūkojot pilskalna spēcīgākās īpašības vērā, ņemot arī uzbrucējiem labvēlīgās pilskalna sadaļas, iespējams noteikt Cērtenes pilskalna efektivitāti kā cietoksnim. Būtisks bonus pilskalna arhitektūrā un uzbūvē ir tā augstums pāri lēzenajai zemes virsmai un reljefam, kas atrodas apkārt pilskalnam. Pilskalns dominē ainavā, līdz ar to kopā ar aizsargtorņiem kopējās apkārtnes pārredzamība būtu ievērojama. Pilskalna augstums apvienojumā ar nocietinājumiem un aizsarggrāvi radītu apstākļus, kas apgrūtinātu trepju taktikas. No aizsarggrāvja apakš līdz nocietinājuma augšai ir aptuveni 12 metri. Pat ja precinieki pielietotu kāpnes, to pielietojums nebūtu efektīvs, jo ceļu līdz augšai apgrūtinātu paši aizstāvi. Pilskalna ģeogrāfiskais izvietojums pilnībā nosedz dienvidu sānu, ļaujot aizsargiem koncentrēties tikai uz pārējām 3 pilskalna pusēm. Vērtīgs aizsardzības elements ir priekšpils, kuras būvniecībā tiktu iesaistīti arī tie paši principi, kas plakuma aizsardzībai. Priekšpils ieņemšanas gadījumā arī tiktu iegūts vērtīgs laiks, jo pat ja uzbrucējiem izdodas to ieņemt, galvenā pilskalna daļa plakums vēl tiktu aizsargāts. Bet, protams, neviens cietoksnis nav neieņemams. Tātad ar pietiekami lielu karaspēku ir ielencams arī pat nocietinātais Cērtenes pilskalns. Ēdienu, kā arī citu resursu izbēgšanās gadījumā aizstāvjiem nekas cits neatliktu, kā padoties vai arī mirt bada nāvēm. Pilskalna militārā potenciāla ierobežojušais faktors ir arī šis aizstāvju skaits. Ja netiek nodrošināts nepieciešamais minimālais aizstāvju skaits, tad nav iespēja nosakt visu palisādes garumu, radot spraugas, ko var pielietot uzbrucēji. No koka veidotās palisādes ir degošas, lai gan palisādes bāļķus būtu grūti aizdedzināt, plakuma iekšējās apbūves jumti iespējams bijuši viegli uzliesmojoši. Aizdegoties mājai nodegt arī palisāde un torņi. Kaut gan jāņem vērā, ka šāda veida uzbrukuma taktika iznīcina nevis ieņem cietoksni, kas visos gadījumos ir vēlams rezultāts. Tālāk jau pārliksim jau pie teoriju sadaļas saistībā ar Cērtenes pilskalnu. Teorijā, kuru būtu vērts ielūkoties saistībā ar pilskalnu izcelsmi, saistīta ar krustnešiem un krusta karu Latvijas teritorijā.
Unislavā ciemā Polijā ir konstatēta Teitoņu ordeņa pils, kas būvēta saistībā ar Prūsijas teritorijas pakļaušanu, cīņā ar tur mītošajām ciltīm. Pils sākotnēji veidota no koku un ar zemes nocietinājumiem uz senāku slāvu pilskalnu. Šādi tā kalpoja no 1287. līdz aptuveni 1320. gadam, kad koka nocietinājums sāk aizstāt jau no akmens mūrēta pils. Pils koka un zemes nocietinājumu apbūves periodā kalpoja kā atbalsta punkts kara laikā. Saistībā ar Cērtenes pilskalnu ir interesants tātad vidējais šī cietokšņa kalns, kas savā būtībā ir ļoti līdzīgs. Zemes vaļņa, tereses un aizsargrāvju konstrukcijas ziņā ir ļoti līdzīgi. Līdzīgs uzbūves un rakstura pilskalns ir meklējams arī Tukumā. Tātad Tukuma pilskalnu ieskauj 2 līdz 3 metrus augsts aizsargvalnes, pilskalnu apjož zemes tereses, kas domājams kalpoja kā priekšpils atrašanās vieta. Savukārt kultūras slānes vietām sasniedz arī tikai ap 40 centimetru dziļumu. Pilskalnu vidū atradās 4 metru gara un 2 metru plata celtne, kas iedziļināta zemē. Atradumi liecina, ka pilskalns apdzīvots arī 12. un 13. gadsimtā. Vēl joprojām nav atbildēts jautājums par pilskalna etnisko piedarību, un seklais kultūras slānis liecina par to, ka pilskalns apdzīvots neilgu brītiņu. Cērtenes pilskalna pazīmes ar netradicionālu augsto nocietināto militāro arhitektūru mazo kultūras slāni varētu pamatot teoriju par to, ka pilskalns veidots krusta karu laikā kā krustnešu atbalsta punkts ceļā uz ziemeļiem. Šī teorija ir izskaidrot pilskalnu pieminēšanu 1359. gadā, jo tas vēl projām iekļautos arī kopējā ciekstokšņu aizsardzības tīklojumā. Protams, bez arheoloģijas izpētē darbos iegūta apspriestošā materiāla nevaram noteikt precīzi pilskalnu iemītnieku etnisko piedarību. Jāņem vērā, ka 7. un 8. gadsimtā Smiltenes teritorijā tātad ienāk latgaļi, kas tur dzīvojušos somugurus pakāpeniski izspiež no šīm zemēm. Iespējams, ka pilskalna augstais nocietinājums ir radīts tiešā saistībā ar krusta kara norisi. Tā teikt, vietējo iedzīvotāju reakcijas darbība pret iepriekš Latvijas kultūra telpā neredzētu kara darbību, tātad 12. un 13. gadsimtā. Un veidots pilskalns, kurā eksistence ir tieši saistība ar kara būtību šajās zemēs. Cīņā pret bruņiniekiem būtu iniciatīvas radīt jaunas kara taktikas un arhitektūru, lai iegūtu vērtīgo militāro pārsvaru. Dabiskā zemes izvietojuma Dabiskā zemes izvietojuma nupītas klātesamība liek spriest par atbilstošas lokācijas izvēli pilskalnu izveidei, atļaujot izmantot dabiskās aizsardzības priekšrocības. Apkārtējā teritorija nenoliedzami sniedz saimnieciskās iespējas, galvenokārt uzsverot Smiltenes upītes svarīgumu. Nocietinājuma sistēma apvienojumā ar lielajiem zemes darbiem norāda, ka Cērtenes pilskalns būtu kalpojis ne tikai kā tās iedzīvotāju dzīvesvieta, bet arī kā efektīvs cietoknis, kas ar atbilstošu aizstāvju kvalitāti un skaitu būtu izcils militārs komplekss, atbilstot sava laika standartiem. Ir iespējams secināt, ka Cērtenes pilskalns būtu kalpojis tieši kā efektīvs cietoksnis. Tā galvenās vājības vairāk izpauž dažādu netiešāku uzbrukumu realizēšanā, kā arī tajā, vai pilskalns ir pietiekami apgādāts gan ar resursiem, gan ar šiem aizstāvjiem. Pārskata materiālā esošā informācija akcentē, ka šis Latvijas kultūra telpā viens no nocietinātākajiem pilskalniem. Izvirzītās teorijas arī sniedz iespēju pavērst turpmāko zinātnisko darbību jaunos virzienos. Teorijas par pilskalnu etnisko piedarību un datējumu balstās pētījumos par līdzīgi raksturu objektiem, bet nav absolūti pierādāms kā patiesas. Teorijas ļauj sniegties jaunos pētījumu virzienos ar potenciāli sniegt atbildes par pilskalna vēsturisko stāstu. Paldies par uzmanību!